Mūsu komanda Itālija Jelgava. Protams, pretinieki Itālijas vietas. Если что, да? Astoņdesmit numurs Mats Pagāns. Šodien Jelgava, uzvarēs, olē, 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 olē. Давай, пошел ты! Марча есть! Да, Марча есть! FK Jelgava dosi vārtos 21. numurs Vladislavs Kozlovs. Начало игры, конечно, где-то провалили были. Очень много было и стандартов положили в наши ворота, как говорится, и угловые, поэтому здесь проиграли были эту позицию, когда первый гол с вами забивали.
Потом, где-то после минуты 20-й, где-то, наверное, успокоилась игра и, в принципе, перехватили инициативу. Я считаю, что где-то середина первого тайма, как говорится, играли с нашим преимуществом было. И, в принципе, я считаю, что все равно где-то, если брать и второй тайм, все равно заслуженно победили. Mēs sapratām to, kāda emocionālā stāvoklī šobrīd ir Ventspils. No vienas puses viņiem aiz muguras ir zaudējums pret Liepāju, kas atstāja savu psiholoģisku fonu, no otras puses milzīga atbildība cīņā par čempionu titulu. Un, principā, mūsu plāns arī uz spēli bija tāds, ka mēs taisījāmies pirmo puslaika daļu nospēlēt maksimāli agresīvi, kas mums arī izdevās, un mēs pilnībā apspēlējām pretiniekus. Bet mēs arī sapratām, ka tādos tempos ar tik pietiekami meistarīgu komandu, kā Ventspils, mēs visu spēli neizturēsim, un tāpēc pirmā puslaika otrajā daļā jau apzināti nospēlējām otrā numuru lomu, iziet vadībā 1-0. Par otro puslaiku skaidrs, ka mēs bijām gatavi tam, ka vēl jau vairāk spēlēt pa vējam. Ventspils daudz uzbruks, jo viņu uzdevums būs gūt 2 vārtus. Mūsu uzsvars bija uz to, ka mums bija jāsagaida savu momentu pretuzbrukumos. Teiksim, vairākas iezīmes, lai tas tā notiktu bija, bet pietrūka pēdējā sitiena, pēdējās piespēles. Kopumā uzskatu, ka mēs nospēlējam šodien cienīgi.